Mēs braucam lejā ar tiem te biedzajiem trambuliņiem. Kamēr atkal... No to kur nākas šie cilvēki nāk? Tur viņi nāca. Pienācis, jā. Un tagad mēs brauksim uz šito te līniņa, vilksim tādu... Viņam arī nāca, tur viņi, ka viņam koki jau lejā. Tā jau nebija, ka viņam nebija pa ekstrēmu. Forši. Ani pameta roka. Jaunais pārstika ne jau bija viens pats, kas brauc pa priekšu. Tiem jau tagad jādu kamē viņiem. Un tā braukšana tur ir tā, ka iemet iekšā tev līdz 10 metri, par viņu jaku virsū. Viens ir biks starpā, un viss izolāt tāds, kas tur bija. Nāri netiek. Nu, mēs brauc. Jā. Aiztām grēdām. Bildējam. Bet mazam grēdiņiem taču. Pirms grēds ir tālāk. Es pārteicu. Pirms grēds. Te laikam tagad Tas ir tā nav jēga. Grēds ir tālāk. Es pārteicu. Pirms grēds. Viņam ir savu. Prātās drausmīgi. Jāsāk uz starpos un brauc, jā? Un mēs atkal braucam tālāk. Bet viņi laikam te bija kāpēc. Bet neviens kontrolē kāds? Tur, man liekas, vēl iekšā, netiek iekšā, tas ir aparāts. Karte. Es domāju, no leja braucu, tad nopīt līdz šeit. Katrā gadījumā nav. Apčurātā tatriņa čurpuļi. Apgaidāk. Čurpuļi. Vai, kur mēs braukšam? 26, 28 tā. Tā. Vēl mēs braucam. Ja mēs ir māja punkta, reku mēs te brauksim iekšā to lītu, mēs būsim klātam. Un tad mēs esam Franska Lomničā. Tātad mēs šodien bijām šitajā te mazā smailītē. Lomničī šķita 2632 metru jūras līmeņi. Tā ir, jā. Nu, tur ir virs 2 kilometri ir 2000. Jo. Jā, paskatīt, man ir vēl, jā, es paņēmu. Un es vēl uzbraucu augšā ar tādu te mazu trambuliņu šitai te ceļā. Es paņēmu. Šitien. Bet cik vairāk strāsas, ka brauc lejā? Tev ir tie. Ladovis šit. Es vēl uzbraucu augšā no šitā punkta uz Kalniču plesu, un es biju augšā uz Kalniču plesu 1751 metrs. Un te jau mēs esam pilsētā. Rīt saule labais, tagad neredz. Šitā pilsēta, kur mēs pistaigājam, tad mēs tik uz veikalu atnācām, un tad mēs pa šitu te ceļiņu iesim uz māju. Un tur mums ir priekšā kalni. Un šitajā kalniņā mēs bijām šodien augšā. Tam visi? Braucam uz Demonovalām, 10. mums ir ekskursija, gīds krievu valodā. Ieeja alās ir 130, vakar es teicu 140, jā, es sazvanīju 130, bērniem ir 70 līdz 12 gadiem. Jā, 12 līdz 40. Tā, pēc alām tad mēs braucam uz Čopuku līdz stāvlaukumam un tad pacēlāju uzbrauksim augšā. Skatīsim vienu no Slovākijas 800 alām. Turistu apmēr augstās augstākā virsot, Gerlāns augstiem.
vakardien bija augstie trasi. Visi nobrauc trases, bet jūs braucat neaugstu tur, jūs sākat tie kājām, ka iet uz prom. Bet ir trases. Tur vietot atzīmes ir kreis, viņi tur augšu, jā? Nu, tur viņiem ir kāds 5 trases nāk no tās vietas lejā. Jā, viņa. Bet atceries, ka ziemā tur būs kaut 2 metri sniegs ir vēl. Viņš jau viss noziedz. Un lejā. Jā, viesvīt, kas nav dušā bijis, arī pasēs. Nu, patiesībā. Saku nedod. Tikai kāds vecos laikas nav. Которые находятся на правой стороне Кременовской долины, так одновременно медленно возникло ростовое украшение, которому помогла и атмосферическая вода. Она тоже распускается без дня, ростового украшения. Пещера будет сопровождать нас богатство. Когда такие два соединяются, возникает сталагмат, пещерный стол. Кроме этих основных видов познания, третий август спелеологии с золотыми буквами Алис Крал, Моравский учитель. Этот день проник он в таинственное подземелье через сухое погружение в речь. Внимание заслуживает постепенно просочающаяся вода, которая никогда не засыхает. Ее зовут вечный дождь. Protams, ko viņš stāstīja. 30. Ej, uz formu. Какая-то подземелье. Через пещеру течет речка длинностью 4 километра. Režīmu kaut ko jau redz. Tas mums ir uz galvas, ir ārprāts. Мы добрались в собор словацкого писателя и стихотворца Павла Орсада Венцеслава. Украшением этой части один из красивейших водопадов Средней Европы – Плавучая ива. Правая выразительная часть высокая 17 метров и левая достигает высоты 70 метров. Вопреки тому, что в пещере господствует личная цветность, зависит от многих факторов, кроме иного и от количества и сорта химических элементов в просочающем растворе. Теперь нас ждет узкая, человеком расширенная трещина, в конце которой исчерпным солнцем и на правой стороне девственным лесом.
Длинный коридор страданий. Его название напоминает о трудной и тяжелой ручной работе 4 шахтеров. Тут некоторые грандиозные посетители имевшие проблемы, то точно им возместит это волшебное озеро, которое находится в конце. Krokodils mazais. Dzīvs, Viņam ir zobi, zini? Tikko dzīvs. Ir viņam caur, tad viss rumpīt ir zobi. Jā. Mazeņš. Un āst arī zobi pieliek. Bet es brīnos, ka viņš tik drošs. Mēs ir pieredzinājuši. Kur tu dēsi tev? Bet tā kāds uzkāps jūs un... Jā, paņem Inka palaid. Jā, nālī. Bet tad tu iedomājies, cik viņš ir maziņš, ja viņam darbināt. Jā, darbināt mašīnu, kad braucam. 200. Neizmēs tādu. Ja tagad kapsula attais vaļā uz tām hop sakri. Mums kur tas tā būs, mēs uzturat? Saulīt spīd virsū. Forši, mēs tagad vaļējā busiņā braucam augšā. Tu busiņu rēs? Super. Un gribēju mums noņemt šito. Jā. Šitās arī vēl ar tādu, te būtu tas jauns, kaut kas izgudros tik mīkst un ādas krēs. Uz vakar tāda klambura brauc. Es domāju, mēs vēl tiks, man liekas, augsts. Kā mums noplaukst viss. Tas ir kā taisam, viens pats ir. Tā ir kā pārsveļas. Es vēl kārtīgi skatījos, tad ir augsts. Tas viss ir slepošanai plāni. Tas te arī slēpošanai? Slēps te kājas, ik te brauc, jā? Kājas nē, viņam notiek, es domāju, ka viņam nav. Slēps tā. Kā, domā, ka nav te viņiem apakšā slēp? Es domāju, ka nē. Es neredzu. Tā, nu, fokusē. Es domāju, ka te kaut ko jātu, ne? Kratās. Es domāju, lejā to. Kas vai? Kur mēs te braucām augšā? Punkts mums ir ekuši, tas te. 13. Pagaidām viss veiksmīgi, jā? Pagaidām veiksmīgi. Nākošais 14. Šodien jau nav piekdiena. Tā bija viena izlaiža. Ar 3. sākumu, liekas. Tikai pudināt. Vēl augstāk nekā to, ko viņi gribēja piedāvāt, jā? Lūku jau tas. Neiet, un mēs tur nebraucām, un mēs tagad braucām ar šito, un to mēs tiekam vēl augstāk, ļoti labi. Kāpam nost. Es esmu katru zemājos kalnos pašā augšā. Vēl ir virsotne, bet šī aizgāja nesagaidīja mani. Man ir elpas cita, un es tālāk nekāpšu.
Tur bija mūsu trambuliņš, kur mēs uzbraucām. Nu vēl kaut ko izstāst. Tu tagad, es tev uzfilmēju, ka tu, nu runāt, es tev uzfilmēju, ka tu kalnos te runā. Nu kā te jūs tur iesat? Ļoti labi. Jā, es jau domāju, kāpēc tu vakar nepazvani? Tu zini, cik minūte maksā latu? Kas ir vakar pazvani? Bet tu zini, ka latu stundā maksā. Latu? Latu stundā maksā. Latu stundā? Jā. Labi, sak čau. Nu labi. Čau. Jā, ir daudz foršāk. Es jau teicu, brauc pret kalnu, tad tikai redz tikai, ka to priekšē kalnu, bet... Vai kas te pa vēju? Šit pašā atpakšā. Ir klātam diāniņas, kur viņi ir apakšā. Skaties šurpu. Tad tas ir modernākais, tur ir visforšākais. Mēs tagad aizsam Raudē. Vienā kalnā viena svētdiena, vai ne? Es domāju, tāpēc viens Latvijas brauc, viņiem te kalvina daļā jau pieredzīgi. Viņš šeit dzīvo, savādī. Viņš pat nezinu, pēc to zīm kā līdens, nevienu kalnu neredz, teiksim. Un beber grauž koku. Es zinu, Japāņi man atbrauc, viņas ir, bet jums taču pat saulīti var redzēt. Kaut kur kādās kalnos iekšā dzīvo. Nā, tur arī te ielēja pa vidu, kur tas saulīt bāzi, bet domāju, ka viņiem tur šauli tikai pusdienāk iespīd. Viņas ir, jums tā saulīte spīd. Un vēl kāds kalnos ir jau reiz kalnu, pazudais kalnu, viņš ātri nakts tumšs. Vēl viņam ir tā tās, teici, kā stunda, diena ir īsāk, kāds stunda vai divas. Mums tik labi tā saulīte, ne? Nu, tur ir popētā, ka bija žulī, bet nē, nu, tu jau pie tā saules sastāvis, ko tad ir saulīt. Tas vienkārši to pēc zemes. Un kalns, mums nebija dienas, mums ir kalns nebija priekš. Jā. Rietumos tagad bija. Eiku tur kaut ko tas pie tā aizāra, otrā pusē tur ir tas ūdensspērs. Un kad mēs tā salīdzinām savu sekundu, nekas tik galīgi nekā nav, vai ne? Kāpēc tādas saliņas viņam atkal Sigulda, ka mēs jau Gaiziņkalnu salīdzinām. Gaiziņkalnu. Pašcienu liela, ko Slovāks dara. Ne, protams, ka ir kaut kāda augsta. Ir šien izpāri, vienas par divroši. Tie ir izmesti. Nu, fors. Nē, brauc. Pēdējās paliek. Jā, nav. Pēdējās paliek. Nevarētu sākt kāpelīt. Nu ko, tā jākāja noliņa nāk, bet kas ir ātrākais, tie prāmišķi. No Helsiņa, tie laiži, nav īvai. Uz otru stundu? Man liekas, kā ātrāk, bez stundu. Uz otru stundu? Tā viss. Kas tā nav? Nu, kāpēc nevar izbaudīt pasaules? Man vispār vienmēr ir paticis ceļot, un kamēr bērni augs sēž mājā 4 sienas. Tagad ir izauguši? Jā, jaunākā meitene ir sastākos sēž. Es teicu, kā atdotība. Patstāvīgi. Tie jau man neizstājas, un tad jau var atstāt vienus pašus. Es atslēdzu, es arī teicu, man nav arī starptautiskais pieslēgums. Es teicu, vispār negribu jūs nedzirdēt, neredzēt uz to nedēļu.
Es pārbraukšu robežai, tā aizsūtīšu, ka es braucu te, lai gaidu mājās. Un otrkārt, pacienti teica, ko tik viņi neizdomā, lai nevar tikai davot naudu priekš pīpēm ārā. Tā viņiem tam vajag, zināšanām, grāmatām, ko viņi neizdomā. Nē, man ir savādāk. Es zinu, manējie puikas ir ļoti strādīgi. Viņi iet piehautūrē vienam, otram, trešām, viņas jau jo es zinu, ka skolā tie, kas uztraucās, viņiem parādās kaut kas vai no ātri runā, vai kaut kādas liekas kustības, vai kaut kas, kas ātri runā, tas man iedzīmes. Ne iedzīmes, bet tas tā, man ir kaut kāda dzimšana. Es pat eksāmenis kā līdz labi. Nepārkās. Cilvēki būs ļoti daudz. Forši. Bet tu teici aiziet pie karta. Jā, tas teikšu. Jā. Kā šodien vārdā ar mums? Viņa katru dienu vārdā ar mums. Nu tā, tagad mēs esam mājās un taisamies rītā projām. Jāņķels aiziet tur slapināt bikses, jo es esmu dabūjusi gludekli no lejas. Un mēs te tagad gudināmies. Mums ir trīsvietīgā istaba, trīsvietīgā gulta, kur ir brīva, un tā mēs te ņemamies. Es te krāmēju savas somas, te man ir ko visādīgas fēnas. Tu nezini, tas skaisto tonu, ka visu puķi visu tur. Reku Jānis apveida viens pats šito te torti. Es tev piedāvāju, tu apteici, tagad nevajag. Saprāt, kā es ukarēju, es saudāju, daudāju, jūtas ņemtāju. Nu, tagad tu runā tālāk, nu jau filmējās. Filmēju, tu visu laiku tušanās slaidi. Jā. Tu man patrēnējies ielīgi klasē. Es visu 3-6 reizes sāku, ka torti ir ļoti garšīgi. Un es iet pa visiem. Tā jau redzi?
Pagaid, sāc tagad runāt. Lūksens ir tikai 5. Jā. Какой 5? Rēnka te augšā. Какой 5? Te kamera pulknes, nekad 5, 6, 10 jau. Tas ir pēc latviešu laika, mums te ir pēc viņiem laika 5. Pēc viņiem laika 5? Viņiem laiks ir 6. Viņiem arī stundu apakļo. Tev tu pa kamerai laiku palici? Nav. Palici? Nav. Abi. Tietiek. Izskrūmēs, kā tu zini puši? Es ar filmiem arī esmu kaseti, Jurčiku uzņem pie lakam, ka mēs te par ko vai īsti viņa atšītājas. Nu jā, jūs esat ar to, ko paliek savu obalu uzņemt, idejas ir. O, nu gan ir kādā iekšē. Arī var aptieties viņi ar, nav nekas, Jurtiņš jau nekoļ. Nu, mīgi vēl guļi, miegis bez nācim ārā. Pa ko tu sapņēji pagaši nakti? Ne. Nu kā tā nepako? Kā likās tā? Nu, kas tas? Labi, kā likās, bet kas tas puš bija? Nu, trakie ūdeņi, tas bija nakšu neizmīgi. Jā. Un no rīts, cikos sākās tokšovs sākās? 5. 5. Tā bija stāvs gulta, jā? Mums loks nebija vaļā, mums bija normāli, bet tie jums bija loks vai tad traki dzirdēt. Bet tur autos te plāks, es tie būs filmēm, autos ir blaks. Nu, vēl, labi, pietiek, čau. Kā tu zini, ka pietiek? Man filmu pataupiši. Tu teici, ka filmu nav vēl? Nu, man vēl vien ir. Nu, tā kā viss kārtībā. Runā stāsts tev iespējas. Nu, forši, no ko es varu iestāt? Kura vieta bija forši? Ētiks. 3 dienas, vēl 2 dienas jāpēc. Kura vieta bija forši bija? Ūdeņi bija forši, kalnā bija ļoti labi apšā forši. Alejā? Lejā arī bija labi. Bet tu mēs kalnu lāgu netika augšana mums. Paša galvnē bija izstāst. Kura galva tu bija vakar? Es jau... Tāpēc tie pauguri man neinteresē. Pauguri nevar, bet tu mietiņš galva, mēs mietiņš roku pielikam. Paugurs ir paugurs, mēs bija paša augšā kalnā. Paša augšā. Labi, pietiek. Nenarozi stāstīt. Ej, Dzānī, ņem no. Kur vietas beigt izstāst? Es pietaupu, es uzvilks lielāku kostību, tad tu man uzšilmi. Nu, labi. Apžēlos. Ko tu tur dod? Krēmiņā. Pazūd. Nu, labi. Tā no vērmā. Jā. No. Vai kā tos mūks kurps kājai? Nu kā? Mēs aizsākam braukt projām lūksnes, nu jā, līdz paģērusi. Labi. Nu, ko tev? Es kā man tev. Tev pats nāc to. O, tas ir Jūrci. Jūrci, nebūtu. Mēs es zinu, ka tu atrodies telpu. Tas nebija ciemiņš. Varbūt tas ir tikai kāds ciemiņš izgāja ārā. Tu grūti pateikt kādu. Nu, ir jau labi. Ciemiņš tā. Tas kā aizgāja, mēs varētu Paēj jau.